Ja suņi spētu runāt, patiesībā viņi jau to dara. Mūsu cilvēku uzdevums ir uzmanīgi skatīties. Ja suns grib rotaļāties un ir laimīgs, tas smaida. Smaids ir viņa komunikācijas veids, ko viņš izmanto tikai un vienīgi saziņā ar cilvēkiem. Ja suns paklanās, viņš aicina uz rotaļu. Ja suņa ausis ir uz augšu, tas uzmanīgi klausās. Bet, ja tās ir atliektas, sunim ir bail, tas izrāda padevību vai pat agresiju. Vērojam savus suņus un iepazīsim tuvāk mūsu šodienas raidījumu galvenos varoņus. Šodien raidījumā skatieties, kādi ir stiprie sniega suņi Aļaskas Malamuti un cik draudzīgi tie ir. Tiekamies ar īstu suņu sporta komandu un braucam pa ledu sniega kamanās. Mīlestība dara brīnumus, jeb kā izskolot suņus, lai tie būtu paklausīgi. Iepazīstieties Ziema, TV personības Rūtas Dvinskas Bernes Gansuns. Jautāsim ekspertam, kā nosargāt savu mīluli no pazušanas un ko darīt, ja tomēr suns ir pazudis. Čau, Sāņ. Čau. Man ir pilnas rokas, Jā, jo suši, ar dāvanām Jā. mūsu draugiem Dobels Dzirnavnieka taupīt pārtiku, jo ir arī daudz tvēdāju. Nu, ir. Cik tev ir? Manēja 201, 5 vēl meklē mājas. Tad pavisam kopā? Tad ir stipri vien vairāk. Šeit ir 26, ja? Nu, tad apmēram tā varētu būt. Šīs sezonas ilgi gaidītais notikums ir ciemošanās pie īstiem sniega suņiem, kuri nesen atgriezušies no lieliem ceļojumiem, kur mērojuši 300 km garu attālumu. Tie ir Aļaskas Malamuti. Uzzināsim, kā suņu saimniece Sanita pirms daudziem gadiem mainīja dzīvi un atgriezās laukos kopā ar savu pilsētas suni. Mūs sagaida visi suņi, draudzīgi un mīļi, bet visvairāk viņi gaida, kad tiks pie sniega kamanām un varēs skriet kopā ar mums. Apbrīnas vērts ir saimnieces Sanitas entuziasms un sirds mīlestība, ko viņa sniedz saviem draugiem, kuri šobrīd ir tik daudz. Cik daudz? Sākam skaitīt. Bumbuļus gribam, vai ne? Togo, Togo, Blue, Kora, Tīne, Orkans, Princis, Bingo. Tagad drusciņi meklējiet. Pastāst man kaut ko par Aļaskas Malamutiem, jo man šeit, ka tu diezgan daudz zini ar 26 suņiem. Jā, nu jau kaut ko pa 8 gadiem esmu izkodus. Man viņi mainījuši absolūti pilnīgi to uzskatu, kāds bija Malamuts aprakstīts internetā. Un kādi viņi ir patiesībā, ja ar viņiem komunicē no bērnības un viņus audzina, nevis dresē, tad viņi ir pilnīgi savādāki, ļoti uzticami suņi, psiholoģiski stabili, mierīgāki. Kas notika pirms 8 gadiem, kad tu nolēmi, tajā brīdī es pieļauju, ka tu nenojauti, ka tev būs 26? Nē, es nenojautu. Es tā naivi cerēju, ka man ir metiens 6 kucēni, un kad es no tiem 6 kucēniem uztaisīšu pajūgu un laimīgi braukāšu pa mežiem. Tad tas pajūgs bija kaut kāds tāds sapnis, es mēģinu saprast to tavu domu. Tāda bija, kad bija jāmaina tas dzīvesveids. Suņi tev ir bijuši visu dzīvi? Visu dzīvi no 13 gadiem, jā. Pirmoreiz kamanās es suni iejūdzu arī 14 gadu vecumā. Atradu internetā iejūgu un ar bērnu ragaviņām pa Viķernieku mežu braukājos viņu. Kad es savu Malamutu paņēmu, tad arī Latvijā atmodās tā kamanu suņu kustība. Nav tā, ka pirmais metiens viss tev der, jo katram sunim ir savs temperaments, katram ir savs ātrums. Man ir svarīgi tagad atlasīt suņus, kas nav ļoti tendēti uz pārtiku. Bet kāpēc tu izvēlējies tieši Malamutu, kā to savu suni? Pirmo? Jā. Tāpēc, ka viņš ir lielāks. Aļaskas Malamuts ir suņu šķirne, kas sākotnēji tika audzēta viņa spēku un izturības dēļ, lai ragavās pārvadātu smagas kravas. Malamuts ir liels, iespaidīgs suns. Tas pēc izskata nedaudz atgādina vilku. Apmetojums tam var būt dažādās krāsās, no baltas un gaiši pelēkas līdz melnai un no zeltainas līdz rudai un aknu krāsai ar lāsumiem. Temperaments – rotaļīgs, draudzīgs, uzticīgs, sirsnīgs, cienīgs un lojāls suns. Neskatoties uz suņu pozitīvajām īpašībām, tam patīk arī rakt, gaudot, un par medījumu var kļūt kāds mazs dzīvnieciņš. Tādēļ sunim obligāti socializācija un paklausības skola. Malamutiem dienā nepieciešams vismaz pāris stundas fizisko aktivitāšu. Tam patīk vilkt pavadu vai suņu krosu kopā ar savu saimnieku. Mūža ilgums 10 līdz 12 gadi. Bez
redzat, jā, viņi tā brīvi dzīvojās. Nu, nemēģina baigi īpaši nekur skriet projām. Pie tā es arī strādāju. Tas ir ļoti liels darbs. Jā, tas ir liels darbs, jo pirmie 6 man dragāja pa visu pagastu apkārt. Bija tā, ka man zvanīja, es tur panikā, nav suņa ārprāts, kur ir 4 mēnešu vecs kucēni. Viņi tur tusē 4 kilometri pa tuvāko centru. Tad es sapratu, kad man vajag savādāk ar viņiem strādāt. Jā, ko tu mainīji? Es mainīju. Pirmkārt, es cenšos ar maziņiem neiet prom no mājas. Es viņus ielieku mašīnā, un tad es braucu uz mežu, un tur izstaigājos, un tad mēs braucam atpakaļ. Lai viņiem nav tas neiestrādājies, ka iet prom no mājas, un pēc tam, ka viņi paliek drusku lielāki, tad iet prom no mājas, bet tikai saitē, nu tātad pajūgā. Un tad, ja viņi man tur iet uz ceļa virsū vai te uz grāvju, uz lauku grib iet virsū, tad es uzreiz, kas man iet ārā no teritorijas, ko? Tad es viņiem saku pāri grāvim, tad viņi arī iet pāri grāvim, tad mēs ejam staigā. Tā kā es pirmos izaudzināju, tad man šitie lielie jau māca mazos, ka viņi vairs neiet prom un pats aizgāju. Un, ja tu sauc suni mājās šurp, viņš nāk ar kārumu, tu viņu uzcienā, jā, vai samīļot. Tas ir 100 punkti labāk nekā kārums, jo tas strādā vienmēr. Un principā viņi nāk pie manis. Paskaties, kas te notiek. Viņi tiešām vienkārši visi uzreiz nāca virsū. Es viņus nesaucu. Vienkārši vajag nolaisties suņa līmenī. Jā. Tajā, kurā tu viņu mīļo. Un, domā, uz mani arī viņi nāks virsū. Ļoti iespējams. Jā, draugi. Ja? Un tas baigi strādā. Bet nevar piecelties. Nevar. Te nav tā, ka viņi tev tikai ārā, ir arī daži, kas tev gultā Jā, man katru dienu ir kāds mājās. Katru dienu es uz maiņām viņus ņēmu mājās. Viņi visi māk perfekti uzvesties mājās. Arī tie maziņie mājās grauž kociņus, bumbiņas, kauliņus un starp čībām manām. Vakar gan man viens žuks ķemi paņēma. Ļoti, ļoti bēdīgs bija, ka es ļoti uz viņu bāros. Bet ko vēl internets raksta? Nu, piemēram, rakšana. Rakt drīkst, tur, kur ļauj. Jā, jo rakt viņiem patīk. Jā, viņiem patīk peles rakt, un viņi pļauj roku. Pie mājas, principā, viņi nerok. Viņi teiks par to, ka viņi varbūt nav tik labi sargi pēc būtības. Nē, sargi viņi nav. Viņi nolaizīs līdz nāvei vienīgais. Nu, tas to viņi var. Kāda ir viņu veselība? Ēdot dabīgu pārtiku, es domāju, viņu visnotaļ būs stipri vien labāka. Tu dod viņiem dabīgu pārtiku? Tikai gaļu, zivis, dārzeņus, olas, kas viss dabīgs. Veterinārie izdevumi ir, ja mēs aizbraucam uz izstādēm, kaut kur noķeram kādas blusas, tad blusu zāles un potes. Un vairāk tev nekad? Vairāk nekas. Es bankrotētu, jo man jau sapotēts suņas ir pāris 100 vajadzīgi. Raidījuma turpinājumā skatieties! Viss par ceļošanu pajūgos ar Aļaskas malamutiem, dzīvesveids kopā ar suņiem. Ko tas īsti nozīmē? Ejam ciemos pie ziemas. Bernes ganu suņa un viņas saimnieces. Rūtai Dvinskai reiz nozega suni un bija arī pazudis suns. Skaidrosim, kā tas notika. Eksperti ieteikumi, ko darīt, lai suns nepazūda. Vai suņu video uzlabo tavu garu stāvokli? Arī mūsējo. Iesūti savu foršo video, balso un laimē balvas savu millim. Vairāk info www.video.lv. Malamuti, kas ir klejojoši inuītu cilts Aļaskas ziemeļrietumdaļā, izveidojušo šķirni smagu kravu vilkšanai skarbos laikapstākļos un kā palīgus medībās. Savukārt mūsdienās Aļaskas malamuti ir nevien cilvēku labākie draugi, bet ar azartu nododas pajūgu vilkšanai. Tas, ka viņiem ir ļoti daudz enerģijas un viņi ļoti daudz grib darboties, vai ne? Jā, es ļāvu atpūsties viņiem pēc Čehijas uzvarām. Parunājam par šo Čehiju. Jo man pat uz radio rakstīja par tavu panākumu. Tas ir kaut kāds pilnīgi nebijis notikums Latvijas vēsturē. Nebijis notikums, tāpēc, ka tā ir pirmā garākā distance. Līdz šim es biju veikusi 160 km Zviedrijā. Tā neskaitās garā distance, jo distance garā skaitās no 250 km. Tur 300 km. Čehijas Orlicas kalni. Tiešām kalni. Tādi, pa kuriem ar slalomu slēpēm brauc lejā. Tādi, augšā lejā. Tur bija tādi asie 60 grādu pagriezieni. Tādi.
lejā no kalna serpentīnas. Nu, pirmos 2 es paņēmu tā ar seju sniegu. Jā. Pēc tam nākamās 3 dienas jau viss bija čikiniekos. Cik ilgi tāds 300 km brauc ar suņu Nu, pajūgu? tur bija pa posmiem. Jā. Katru dienu tu brauc noteikti posmu. Ir tādi, kur sāc un beidz. Un kur tu paliec, tā jau ir tava problēma. Tā ir tava problēma. Jā. Tev jābūt ekipējumam, tev jābūt pārtikai, sev suņiem. Ir kaut kādi kontrolpunkti, kuros ir obligāti tur kaut kādas noteiktās stundas suņiem jāatpūšās. Un es dabūju 3. vietu, starp pajūgiem 2. vietu. Svarīgi priekš manis bija tas, kad es gāju malamutiem, kas skaitās pats lēnākais suņu veids. Bija kaut kādi brīži, kad es braucu blakus citam pajūgam, un es skatījos, kā kustās tie aļaskas haskiji un kā kustās manējie, un tad tie izstās, tie tā strādā. Un manējie tā svilpodam, mēs tā pastaigājamies. Principā ātrums, sevišķi daudz lēnāks nebija. Cik ātri tev iet tāds kamanas? Arī, ja ir gluds labs ceļš, tad arī tie 13, 15 no sākuma, pēc tam ap 12. Nāc uz sms-kredīt.lv/svītra konkurss, atbild uz jautājumiem par Aļaskas malamutu un laimē 100 eiro katru nedēļu. Atceries, Aļaskas malamuta plusi. Būs paklausīgs un labi socializēsies. Pozitīvs un sirsnīgs. Izturīgs darba suns. Bet ņem vērā, karstā laikā jāizvairās no fiziskām aktivitātēm. Vēlams saimnieks ar pieredzi. Nav sargsuns. Nepieciešama apmācība. Kāda sastāvā secība var man gudrākie izstāstīt? suņi var vadīt pajūgu, Tie klausa manu balsi un pilda komandas, kuras es saku, jo man nav ne iejūgu, ne pavadas. Visuzticamākie, principā, tava stūre ir 2 priekšējie suņi. Jā, tiem, kam ļoti patīk skriet. Kāds ir uzdevums tad tālāk? Tur ir svarīgi, kas ir 2. rindā? Nē, vissvarīgākie ir pirmie suņi. Jā. Stiprākos liek aizmugurē, kas varbūt nav tik ātri, bet tad, kad ir jārāpjās kalnos, lai ir atbalsts. Jā, ir laiks doties nelielā izbraucienā pa mežu, un suņiem laiks vilkt kamanas. Ceļš ir apledojis, un suņi skrien izmanīgi un lēnāk, lai nesavainotos. Jāteic, ka kamanu sniega kustība notiek ar sniega suņu biedrības atbalstu. Apmācības, sacensības, čempionāti. Tās visiem šajā sportā iesaistītajiem ir veselīgs dzīvesveids. Aiziet mājās! Kad šķiet, ka prieka līmenis ir sasniedzis savus griestus, mēs sakam nekā. Laiks iepazīties ar mazajiem Aļaskas malamutu kucēniem, topošajiem čempioniem. Cik ir mazākajiem kucēniem? 3 mēneši, jā? Jā. Un cik ilgs laiks paiet, kad no tā kucēna viņš kļūst par tādu sniega suni, ka tu viņu var likt kamanās? Cik ilgs tas treniņu periods tev ir? Sacensībās drīkst piedalīties no pusotra gada. Tātad, pirms tam ir jātrenē jau. Principā jau uzreiz. Kaut kādi elementi jau jāmāca maziņiem jau. Gaida, Hagens, jā, Honza. Pilnīgi paklausība paraugu demonstrējumu. Honza. Es esmu Sanita, un es ļoti, ļoti mīlu tavus suņus. Pie Rūtas es esmu dzīvē ar visādām dāvanām braucis, bet ar suņu parību vēl nē. Bet Rūte, tad šoreiz no tev ziema, tev dāvans no mūsu draugiem Dobels dzirnavnieka, Dolfīda sabalansētais uzturs. Jā, ziema. Esam atbraukuši ciemos pie ziemas. Bernes gan suņi un viņas saimnieces Rūtas Dvinskas. Rūtas ģimenē vienmēr dzīvojuši suņi. Līdz ar to ir arī stāsti un notikumi. Gaisā Rūta jūtams pavasars, bet mēs runāsim par ziemu. Tas ir viens no brīnišķīgākajiem suņu vārdiem. Tas ir tas, par ko man omīte vienmēr priecājas, ja viņai ir jāpasauc ziema, piemēram, 13. jūlija, skaistā saulainā dienā šeit, kur ir izskrējusi ārpus sētas. Tad omei vienmēr šķiet, ka cilvēki par viņu padomā, tā. Vasaras vidū ziemā! Pirms cik ziemām ziema jums pievienojās? Ziemai septembrī būs 6 vai 7 gadi. Bērnietim tas laikam skaitās jau tāds cienījams vecums. Un šis ir mūsu 2. bērnietis. Zini, kā man tētis vienmēr saka,
once you go Bernese, you never go back. Tā kā, ja tu vienreiz esi izvēlējies bernieti, tad tā tam mūžam būs būt. Jums visu laiku ir bijuši suņi, jā? Suņi vienmēr ir bijuši mūsu ģimenes locekļi, vienmēr dzīvojuši kā mājās, tā ārā. Un pirms šiem 2 berniešiem mums bija 2 rottweileri. Oho! Bet viņi arī nebija vienlaicīgi. Jā. Mums bija Tero un Tero nozaga no sētas. Tā kā izzaga ārā vienkārši. Rottweileri. Kā jau katrs, kurš, manuprāt, zaudēja savu ģimenes locekli, mēs ķērāmies pie visiem iespējamiem pēdējiem salmiņiem, tostarp ops gāja pie zilniecēm un kur nes kur tur, tas bija ārprāts. Es atceros, cīņas bija ieradušās. Es gulēju kā mazs bērns uz piepūšamā matraču koridorī, jo man šķita, ka ja nu viņš atnāk vai kaut kā tā, un tie pārdzīvojumi bija nežēlīgi. Un tad mums pievienojās Roko, kuru mēs paņēmām no patvērsmes. Jo tajā meklēšanas procesā vienkārši mums zvanīja visas patvērsmes, tik līdz parādījās kāds rottweilers pie viņiem. Un toreiz zvanīja, un mēs aizbraucām. Bija pilnīgi skaidrs, ka tas nav Tero, bet mēs paņēmām. Viņš saprat visas komandas, visas pavēles, bet krievis. Viņš bija atrasts mežā, piesiets pie koka. Ziema ir draudzīga, atvērta, pozitīva un galvenais – labi satiek ar bērniem. Tāds klēpju, suņukiņš un viņa tāda maza pelīte. Un viņai ļoti, ļoti gribas piespiesties, cik vien cieši var, cik vien tuvu var. Bet viņa tā pie saitītes baigi nesteigā, vai ne? Nē, kā tad neizskatās, ka trenēt? Nē, mēs braucam uz mežu, un tad mēs viņu laikam vaļā, un tad viņi var izskrieties. Sociālajās tīklos mēs vien vairāk redzam ziņas, ka bernieši pazūd. Es nezinu, vai pat varbūt viņi tiek nozagti. Jums arī ir bijis tāds gadījums, ka ziema pazūd? Bija tāds stāsts, un tas beidzās, kā redzams, ļoti laimīgi, jo ziema ir ar mums vietā. Ja ziema pazuda. Nav, visu rītu jau mēs saprotam, ka nav neviens redzējis, un kaut kā tā nav laba sajūta. Viņas uzticības persona un visu laiku mīļākais cilvēks pasaules ir mans brālis, kurš tajā laikā bija vispār ārzemēs, un viņš bija pilnīgā ārprātā. Viņš saka, brauciet, meklēt mēs visi, šitā arī stresā normālā. Protams, pa visu Siguldu, visiem sociālajiem tīkliem, visi meklē ziemu, visi Siguldā ziemu pazīst. Es esmu, protams, izraudājis visas acis un tā izbraukājuši šosejas malas un viss. Beigās tas atrisinājās ar to, ka izrādījās, ka mans tēvs netīšām viņi ir mājai pretējā ielas pusē. Ir mums viena tāda māja, kur tā kā nolikta netīšām ieslēdzas viņu tur. Viņa visu dienu tur bija nosēdējusi. Bet arī mēs gājām tur skatīties. Viņa neizdevās nevienu skaņu. Es nezinu, vai viņa bija pat nobijusies. Un tad, kad viņa izskrēja ārā no tā. Un mana māma bija pirmā. Viņa iznāca ārā no tās mājas. Un es redzu, ka māma raud. Laime pilnīgi. Esam novērojuši, ka pēdējā laikā suņi pazūd arvien vairāk. Ko darīt? Kā saimniekam nodrošināt savu suņu drošību? Skaidrojam ieteikumus pie mūsu eksperta. No juridiskās puses mūsu majdzīvnieks ir mūsu privāta īpašums. Ar dzīvnieku mēs varam darīt sekojoši. Arī apdrošināt dzīvnieku, tas ir viens no variantiem. Otrs variants ir daudz dažādi gadžeti, sākot ar GPS devējiem, tātad GPS sistēmas, kuras tiek uzstādītas uz dzīvnieku, izsekošanas. Bet pats galvenais, ko es ieteiktu, tas ir tums dzīvnieks tomēr pirmām kārtām ir mūsu bērns. Un ko mēs darām ar bērniem? Mēs bērnus pieskatām. Mēs pieskatām, nelaižam no acīm ārā. Protams, ja nav iespējas to darīt, tad mēs kādiem mērķiem mēģinām savos privātu pagalmos uzstādīt kaut kādas video novērošanas kameras. Mēģinām dzīvnieku neatstāt vienu pašu, kad viņš tiek izlaists ārā pagalmā. Un par cik mūsu valstī arī, teiksim, ir tā tendence, ka mums sāk palikt arvien vairāk un vairāk dzīvnieki, un tā tendence ir vairāk uz šķirnes dzīvniekiem. Tad līdz ar to arī šī tendence ienāk arī mūsu valstī, ka tie dzīvnieki tiek zakti priekš fermām, lai pavairotu viņus, lai pelnītu ar to naudu. Un tāpēc būtu īpaši uzmanība jāpievērš tomēr šķirnes dzīvniekiem un tādām šķirnēm, kas ir to brīdi aktuāls. Tad to nevajadzētu izlaist no acīm ārā. Tā tendence arī pazust arī dzīvniekiem šobrīd ir tāda, ka dēļ Covid pandēmijas ir
vairāk parādījušies mājdzīvnieki. Un cilvēkiem nav tās izglītības vai tās informācijas, kā būtu par to dzīvnieku jārūpējas un kam būtu jāpievērš uzmanību. Un tāpēc iespējams, ka tas arī viens no tiem iemesliem, kāpēc tie dzīvnieki pazūd. Un tāda tendence arī, ka tas dzīvnieks var arī aizmukt, meklējot to partneri pārošanās. Ja jūs saprotat, ka dzīvnieks ir pazudis, būtu jāziņo valsts policijai. Tātad mēs arī brīdinām pārtikas veterināro dienestu, ka dzīvnieks iespējams ir nozagts. Tātad, jo tad bāzē iespējams var piereģistrēt to, ka dzīvnieks ir, teiksim, ar tādu mikročipu tiek meklēts. Pats galvenais ir tas, ka vajadzētu tomēr izziņot visus sociālos tīklus, jo mūsdienās sociālajie tīkli ļoti daudz un labu lietu dara tādā ziņā, ka ja jūs gadījumā atradīsiet šo dzīvnieku pie kāda sveša cilvēka, galvenais pierādījums būs tas, ka būs policija ziņota, būs iesniegums. Pirmām kārtām, otrām kārtām jūsu veterinārā pase un suņa mikročips, jo suņa īpašumu apliecina pēdējais ieraksts veterinārajā pasē. Atgriežamies pie ziemas un turpinam sarunu par Bernes Gansuni. Un tagad valsi, vēl vienu valsi. Zini, kā radās valsis? No. Viņai mācīja komandu balsi. Un viņa nekā nesaprata, kas viņai jādara, jo viņa vispār ļoti, ļoti reti. Un viņa saka, balsi, ziema balsi, un viņa nesaprot, kas viņai jādara. Un viņa tad apjukus vienkārši metās uz rīti, lai kaut ko būtu izdarīt. Bernēts nav sarksuns, vai ne? Pēc skata ir. Un tas no tā ir daudz kas atkarīgs. Nezinu, piemēram, pasniedz, es domāju, noteikti nenāks mūsu pagalmā nekad dzīvē iekšā. Aizskrien pēc mantas. Kur manta? Tu esi gatava? Ziemā? Lūdzu, aizskrien pēc mantiņas. Bet viņi ir ietiepīgi. Jā, un viņa arī nav tāds superaktīvākais. Viņa ir suns arī sliņķiem. Bet veselība, kā jau teicu, berniešiem tiešām ir tās kājas, kā jau lielam sunim, viņam tas svars jānes un tās locītavas. Jā, locītavas un vēži. Bernes Gansuns ir vispopulārākais no Šveices gansuņiem. Viņa krāšņais kažoks ir ar mīkstu un zīdainu spalvu un biezu pavilgu. Šķirnes pirmsākumi meklējam Šveicē 2000 gadus atpakaļ. Tiek uzskatīts, ka Bernes gansuņi radušies krustojot romiešu mastifus ar vietējiem Šveices gansuņiem laikā, kad romiešu karaspēks iebrucis Šveices teritorijā. Bernes gansuņi tad tika izmantot kā ratuvilcēji preču pārvadāšanai no ciema uz ciemu. Bernes gansuņi ir labsirdīgi suņi, kam patīk būt kopā ar visu ģimeni. Tie ir sirsnīgi, pacietīgi un īpaši labi izturas pret bērniem, spēj tos aizsargāt. Nepieciešama spalvas kopšana. Suņa svars ir no 40 līdz 44 kilogramiem un kucēna cena ir ap 1500 eiro. Tev bija vistas. Jā. Un būs atkal vistas. Tātad pavasars nāks ar cāļiem. Kā ziema pieņēma vistas? Kad mēs jau būvējām vistu māju, bija beigāņa ņemšanās. Viņa jau jūta, ka kaut kas tur briest, bet kas viņa jau, protams, nesaprot. Un tad bija tā, ka pirmais atbrauca Gailis. Viņai jau bija mazliet tāda panika, tā kā kas tad tagad būs, bet to Gaili viņa lika mierā. Un tad pēc kādas nedēļas pievienojās 8 šķiet to brīdi vistas. Un, jā, mums bija vienkārši jāsaprot, ka viņu nevar atstāt vienu naktī ārā. Un tā mēs atvadījāmies no pāris vistām no rīta. Un tas ir jāņem vērā. Un tajā brīdī, kad tas notika, pēc tam viņai nebija ne mazākās intereses par viņu. Viņai bija pilnīgi vienalga. Pēc tam viņa sarada un viņi kopā ēda no vienas upes šķīvja. Bet sākotnēji viņai vienkārši bija jāparāda, kurš šeit ir saimnieks. Bet runājot par instinktiem, tu arī kā dārzu cilvēks. Roka? Principā viņa nerok bez iemesla. Bez iemesla tas, ko viņa dara, ir nograuž krūmiņus. Kaut gan arī nevar teikt bez iemesla. Tas ir tad, ja mēs esam bijuši kādu ilgāku laiku prom. Tad brauksim mājās 100 punktu. Būs vai ceriņu krūms aizgājis. Tas nav izaudzis tā arī 7 gadu laikā. Bet jūs nezaudējat cerību? Nē. Kas šitas tāds ir, ziemiņ? Tu esi neredzama? Kas šo darīja? Kas tas tāds ir, ziema? Ja ziema mācētu runāt, Rūta, un es ziemai pajautātu tagad, ziema, pasaka man, ko tu domā par Rūtu? Kā domā, ko viņa atbildētu? Rūta forša. Rūta ir labā. Tad, kad citi no mājās ļauj iekāpt dīvānā, vai teikt, man vīru.
kas tas tāds arī par mums dzīvo. Viņa vienkārši, mēs vakar smējāmies, ka viņa nedzird Kaspara balss vibra, viņa vienkārši neķer to skaņu. Viņš var stāvēt un viņu bļaut virsū, viņš var lūgties, viņš var viņu stumt, piemēram, ārā. No mēs, ne, pilnīgi vispār šits viņu neķer. Es esmu Rūta un es no visas sirds mīlu ziemu. Vien laimīga suņu paraugu demonstrējums. Suns ir laimīgs arī tad, kad viņš vēlas nolaizīt tev seju. Un kad suns jūtas pavisam labi, tad viņš meklē tavs apskāviens, tavs pieskāriens. Mīlēsim savus suņus un tiksimies raidījumā jau pēc nedēļas. No, es nenoturēšu visām bremzēm. Ja es, piemēram, esmu bijis mājās viena, tad es esmu pamodusies no tā, ka es dzirdu, ko jocīgi skaņas atver acis man šā te pie sejas.